Ko sveicināti handbola karuseļa skatītāji, līdzjutēji un fani. Šodien 4. karuselī pie mums ciemos ir Anatolijas Kreipāns. Un vēl mums ir pieslēdzies arī Andrijs Brencāns, federācijas ģenerālsekretārs, kas iepazīstinās ar jaunumiem, kas attiecas uz handbola federācijas kausu un zvaigžņu spēli. Tātad, kā vienmēr, ātri iziesim cauri visiem jaunumiem un nedaudz vairāk pieskārsimies Latvijas čempionātam, kas šogad ir diezgan spraigs. Un, acīm redzot, komandas cīnās par iekļūšanu handbola federācijas kausa izcīņā. Bet sākšu es ar jaunajiem, ar mini handbolu, jo nekur mēs vairs bez mini handbola iztikt nevaram. Šie te draudziņi, kas ir rozā un zaļā krāsā, beidzot ir ieguvuši vārdus. Tātad zaļo, kas ir čalis, sauc Handijs, un rozā, kas ir meitene, sauc Bolija. Bija konkurss, un konkursu uzvarētāji mums ir Andis Rozentāls, Georgs Lukas Roziņš. Maleči, apsveicam, par balvu saņemšanu jau ir uzrakstīta e-pasta, lai sazinās ar federāciju. Tā kā Maleči, paldies par vārdiem, turpmāk un vienmēr Handijs un Bolija aicina jūs uz mini handbolu. Ja turpinām par mini handbolu, tad tuvākais turnīrs, uz kuru aicina mūsu handbola talismani, ir Rīgas domas kausa laikā 26. decembrī Olimpiskajā sporta centrā futbola laukumā lielajā. Līdzīgi kā pagājušajā gadā, arī šogad solās būt ļoti feins pasākums ar daudz komandām un ciemiņiem no Lietuvas un Igaunijas. Ja jau iesākām par domas kausu, tad šogad 17. tradicionālais turnīrs vīriešu nacionālajām izlasēm, un šajā gadā mums piedalās Somija, Igaunija un Itālija. Varbūt tad dosim vārdu Anatolijam, lai Anatolija, kā tev liekas, šī gada sastāvs, uz ko varētu pretendēt Latvijas izlase? Vismaz labdien. Pateicu, ko pretendēt, jo tomēr mums nebūs vairāk pamat spēlētāji, kā jau ārējā līnijā. Viljams un Jurčs, viņa loma ir ārkārtīgi liela, tas pats arī Duden un Strauman. Svarīgākais varbūt pat nav tā vieta, bet tas, ka mēs spēlēsim tuvākā rezerva, izlases tuvākā rezerva, un man ļoti simpātiski tas, ka viņš uzsēns ir iekļājums arī junior izlases spēlētājs, 3 man liekas, 4 pat. Ir iekļauti šajā sastāvā, noteikti viņš dos viņiem arī uzspēlēt, jo zinot problēmas ar saspēles vadītāju pozīciju, domāju, ka to spēlēs dabūt uzspēlēt, un arī kreisā aizsēdēt, un arī Nils Kreisbergs tiks pie vārda, jo Jurģi nav pirmā numura, pārējie patiesībā sliktāk nebūs noteikts, tāpēc, lai tagad viņš pēdējās spēles labi gan Baltijas izaicinājumu kausā nospēlē, gan Muslīgā, tomēr 19 gadus pats spēlētājs, ir jāsāk klauvēt pie izlases durvīm. Pirmkārt, jau tiem spēlētājiem pašiem ir jābūt skaļi klauvēt pie tām durvīm. Mums ir 3 spēles stila ziņā ļoti atšķirīgi pretinieki. Un tieši tas ir labi, ka tā izlases tuvākā rezerva un arī tie pamatspēlētāji, kas ir palikuši, dabūs 3 spēles ar 3 atšķirīgām komandām. Somija, cik man zināms, būs gan 3 optimālajā sastāvā. Somija, protams, slavenākā persona ir viņa galvenais treneris, Kelmans. Kādreiz bija tāda komanda Vālā Masamšiem Bundeslīgā. Viena no top komandām un Kelmans spēlējot bija gan sezonas labākais spēlētājs, gan rezultatīvākais un tā tālāk. Tas ir manā skatījumā slavenākais handbolists Somijas handbola vēsturē. Viņš ir galvenais treneris. Viņam nav nekāda radniecība saišā Zviedru Kelmanu, to uzreiz nevajag saistīt kopā. Bet Somija, es domāju, būs visnopietnākais pretinieks. Ko atvedīs Igauni? Tur jāzina. Viņu treneriem neatrasa. Šaubos, vai būs Patrails. Janimā nebūs tāpēc, ka viņš ir savainojis, viņš joprojām arī klubā vēl nespēlē aizmehā. Bet Igauni jebkurā gadījumā ir tāds ļoti nepatīkams pretinieks, kas spēlē īpatnējā savā stilā. No PSRS laikiem, es zinu, ka nebija 2 riebīgāku komandu par Tbilisi un par Igauni, par Tallinu. Visiem. Pēc, ka viņi spēlē kaut kā ne tā, kā visi citi. Par Itāliju, man godīgi sakot, ir gandrīz nekāds priekšstats. Es zinu, ka tur ir 2-3 naturalizēti no bijušās Dienvidslāvijas spēlētāji.
bet nebūtu ne tādi, kas ir spēlējuši kaut kādos top klubos vai vēl kaut kur, ko itāļi paši spēja. Mēs, man liekas, ar itāļiem Igauniem spēlējām pirms gadiem Krimē, mums varētu kvalifikācijā valsts. Tā bija kvalifikācija Gruzijā, kur ļoti... Tā kā priekšstats mums ir arī par Itāliju. Ja kurā gadījumā tas būs interesanti, Itālija pie mums tur nav spēlējis. Somija, mēs esam, vairāk vai mazāk, Somi ir bijuši, Igauni ir bijuši. Itālija pirmo reizi spēlējās šajā turnīrā un vispār spēlē Latvijā. Tad būs priekšstats par to, kāds ir par Itālijā, kas līmenis ir, protams, šī sporta spēle nav salīdzinām Itālijā ne ar futbolu, ne ar basketbolu, ne ar volejbolu, pat ne ar ūdensbolu. Jā, bet Itāļi arī handbolā, viņiem ir ļoti nopietna attīstības programma, jā, arī rotas bumbai handbolā viņi ir pievērsuši pastiprinātu uzmanību, tā kā es domāju, ka cienījami pretinieks būs jebkurš. Pastaigi viegli noteikti mēs nesagaidām. Tas ir tieši labi, lai tie, kuri tikuši mazāk pie spēlēšanas tagad, vai kuriem varbūt neveiksmīgas tās pirmās spēles kvalifikācijā, viņiem tagad būs iespēja sajust varbūt to pārliecību. Komandā tomēr būsim objektīvi, šīs trīs komandas nevar salīdzināt ne ar Zviedriju, ne ar Sloveniju līmeņa ziņā, ja? Bet tai pašā laikā tās ir tādas stipras vidusmēra komandas, un apmēram tādas pašas kā Latvija. Varbūt mēs tieši šobrīd atrodamies kvalifikācijā vienu pakāpienu augstāk, bet tas nenozīmē, ka mēs esam kaut uz galvas noteikti stiprāki, īpaši bez tiem pamatvīriem, kas mums nebūs. Ja ņem vērā... Es neprognozēšu, kurš vinnēs. Man, protams, gribas uzvar Latviju, bet ja tā skatās pēc sastāvu, tad viens no galvenajiem favorītiem būs Somija. Jā. Skatītājiem, kas varbūt neseko tik ļoti līdzi, tad Somi ir iekļuvuši šajā kvalifikācijas nākamajā kārtā uzvarot rumāņus. Ja, kas jau ir nopietnas rādītājs tam, kad... Jā, es patiesībā no tās pirmās spēles beigas redzēju Rumānijā video, jā, tieši intereses pēc. Un patiesībā Somiem bija jāuzvar jau tur. Viņiem beigās mazliet viņi tur nepaveicās. Viņi tur neiemeta, kur viņam vajadzēja iemest. Rumāņi pēdējās sekundēs iemet izšuvoši pa svērtus. Man personīgi nebija nekāda šaubu, kura komanda uzvarēs atbildes spēlē Somiju. Nevis atbildes spēlē, bet spēlē Somiju. Andrij, tavas prognozes par Rīgas domas kausa rezultātiem un kā izskatīsies Latvijas izlase uz šo komandu fonu, kas ir Igaunija, Itālija un Somija? Manas prognozes, kā vienmēr, ir saulainas, bet man ir jāsāk domāt jau par 18. turnīru un 19. Jo šis ir kārtējais turnīrs tradicionālais, un tad, kad ir komandu sastāvi nokomplektēti un jau zināms, kad kurš brauc, tad jau jāsāk domāt par nākamajiem turnīriem, un tur ir cerīgi izskatījās jau. Protams, gribās redzēt mūsu izlases uzvaru, jo spēles mājās tās, manuprāt, vienmēr ir ļoti aizraujošas, intrigas pilnas. Man kā ģenerālsekretāram gribās prasīt no izlases uzvaru šajā gadījumā, un, protams, arī jauno spēlētāju veiksmīgu spēli, jo paralēli arī notiks arī 98. gadu izlases pārbaudas spēles ar Somijas jauniešiem. Tagad nedēļas nogales starp Ziemassvētkiem un jauno gadu būs ļoti interesanti. Jā, šie pieminētie datumi jau, kas ir 26., 27., 28. handbolam būs tāda handbola nedēļas nogala, jo notiks arī treneru seminārs, tiesnešu seminārs un mini handbols un vēl vairākas aktivitātes. Tā kā Olimpiskais sporta centrs būs pilns ar handbolistiem un visi grozīsies tikai un vienīgi ar handbolu. Tā kā, jā, un tavas pieminētās pārbaudas spēles Latvijas jaunatnes izlase aizvadīs pirms vīriešu izlases spēlēm. Varbūt tad es arī nedaudz par to, cikos kurkais gaidāms. Sākam 26. datumā, 17. Latvijas jaunatnes izlase ar Somijas jaunatnes izlase, tad 7. Latvija-Somija. Tiešraidē vērojam būs arī tvplay.lv un 9. vakarā Igaunija-Itālija. 27. datumā mums ir plānā trijos Latvijas jaunatnes izlase ar Somijas jaunatnes izlasi, 17.30 Somija-Igaunija, 19.30 Latvija-Itālija, tvplay.lv tiešraidi un noslēdzošā diena 10.00 Itālija-Somija un Latvija-Igaunija 12. un arī tiešraidē tvplay.lv.
Tā kā vajadzētu būt ļoti interesantam turnīram, aicinām visus nāk klātienē vērot, atbalstīt mūsu jaunatnes un vīriešu izlasi. Tā kā, un novēlam, protams, izcīnīt uzvaru, jo tagad no galvas nepateikšu, bet cik gadus mēs neesam izcīnījuši uzvaru Rīgas domas kausā. Režisors Jānis rāda priekšā, ka 8 gadus to neesam izdarījuši. Līdz jubilējai nevajadzētu aiziet. Nevajadzētu vēl gaidīt 2 gadus, līdz mēs to izdarīsim. Nākamgad būs grūtāk, jo nākamgad būs stiprāki pretinieki. Nu, arī, zini, vajadzētu atvest atkal tā kā tajā gadā, lai mēs paliekam 4. bet atbrauc Baltkrievijas līmeņa izlase. Mums ļoti labi draugi Horvāti galā. Par tādu līmeni arī tiek domāts, Anatolija. Tā kā, Andrij, tev kā ģenerāla sekretāram ir uzdevums atvest nākamgad. Mēs ar Golužu sen neesam tikušies. Tad interesantāk un varbūt arī nedaudz spēcīgāk sastāv. Bet jebkurā gadījumā vēlam veiksmi mūsu izlasēji, lai veicās un lai uzvaras neizpaliek. Tad varbūt, Andrij, vārds tev par nākamā gada jaunumiem, jā, un tad es lūkšu tev izstāstīt nedaudz par gaidāmo Handbola federācijas kausu pavasarī, kā arī zvaigžņu spēli. Nu, droši vien es sākšu ar zvaigžņu spēli, jo tā, ka pēc kalendāra tā būs ātrāk nekā Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņa. Zvaigžņu spēle šogad būs Ludzā. Paldies liels Ludzas novada pašvaldībai par atbalstu, par interesi šādu pasākumu rīkošanā. Un lielā mērā šī pasākuma organizatoriskā puse tiek arī nodot tieši Ludzas sporta un kultūras pārzinātājiem, virzītājiem, organizatoriem. Un tas noteikti ir viņiem liels pietiekami izaicinājums, lai šis pasākums lielā mērā būtu konkurētspējīgs ar pagājušā gada Dobeles zvaigžņu spēles notikumu. Tā kā tur martā būs visi aicināti uz Ludzu. Un, protams, sporta centra klātbūtne arī ir svarīga, lai šo spēli redzētu arī tie, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēs vai arī negribēs braukt. Tā kā varēs vienalga to redzēt. Nu, tas jaunums šajā gadā ir Latvijas Handbola federācijas kausa izcīņa, kas notiks maijā, kurā startēs pirmās 4 regulārā čempionāta vietu ieguvēja komandas. Nu, acīm redzot, šis apstākļus iespēja piedalīties šajā Latvijas kausa izcīņas finālā ir par pamatu šīm saspringtajām cīņām Latvijas čempionātā. Tā kā šis notikums, es ceru, ka būs uz palikšanu, ka būs interesants gan spēlētājiem, gan skatītājiem, un tās spēles sestdienā un piekdienā, pusfināli būs piekdienā un fināls sestdienā. Droši vien Edmunds var precizēt tos datumus, tiks pārraidīt TV Play internet televīzijas kanālā, kas veidojas jau par mūsu draugiem. Ja, TV Plays ir kā mūsu jaunie vecie draugi, kas nodrošinās translācijas ne tikai izlases spēlēm, bet arī kausam un arī turpmākajām izlases spēlēm, kas ir pavasarī un jūnija mēnesī. Vēl par zvaigžņu spēli man gribās, Anatolija, tev pajaut, vai tu redzēji šī gada spēli Dobelē, vai klātienē bija jāpaklēs? Nē, es nevarēju būt, es neceros tagad, kāpēc es nevarēju būt. Varēja būt 2 iemesli, vai hokejs ir dietons tajā laikā. Bet es tādu video apskatījos, jā. Man jau vislabāk patīk, ka tas stērpu konkursus, ko mēs vajag. Jā, tur izcēlās mums īpaši divi spēlētāji. Par to es biju sajūta, jā, tas bija kaut kas pilnīgi jauns, tas nebija redzēts, ne. Es nebiju redzējis ne basketbolā, ne hokejā, kur notiek tam līdzīgi pasākumi, vai notiek tam līdzīgs kaut kāds konkurss. Tas bija kaut kas jauns, manuprāt. Un, jā, es domāju, gan jau ludzānieši kaut ko izdomās, tur jau ir ar tādu labu humoru un izdomu apveltīti cilvēki, ar Stepkānu kungu priekšgalā un vēl ar dažiem citiem, jā, nu, es domāju, viņi kaut ko izdomās, kaut ko savu, kolorītu, tādu īstu no Ludzas, kas nāk. Bet būtiski tas, ka šī interneta balsošana būs līdzīgā pagājušā gadā. Jā, tad faktiski mēs ar tādu zināmu garantiju varam secināt, ka būs jautri skatāmi un noteikti sliktāk, noteikti centīsies pārspēt arī Dobeles pasākumu. Tas ir ļoti simboliski, ka šobrīd
šobrīd tie laikam ir tie divi spēcīgākie centri tādi, visādā ziņā, gan arī, kad notika tās play-off spēles fināli, gan Lūdzu, gan Dobeli, viss atceras, kas darījās. Viss atceras, kas darījās Ogrē pagājuši sezonu, jā, tad tā vēl bija stipri, 3 reizes par maz, lai normāli varētu redzēt to finālu, tad Ogrē vēl, tā prognozē, ka nākamgad varbūt Ogrē varētu uzvaigžņu spēli, tas arī būtu kā likumsakarīgi. Lai viens ļoti simpātisks centrs ir Vaņo, bet labi, varbūt nedaudz tālāk jābrauc, bet varētu domāt, ka Lūdzu ir tuvāk. Bet tas ir ļoti labi, ka ja mums izdotos katru gadu, to zvaigžņu darītot, tajos vismaz pamatcentros, kas mums ir rokas bumbā, tas būtu, vienkārši lietas, nemaz jau, Rīgu arī nevajadzētu aizmirst. Jā, tad cerēsim, ka pēc tāda plāna mēs arī nākotnē virzamies, jā, tad Dobela bija pirmā, kur notika šāda veida pasākums, jā, Lūdzu ir nākamā gada izvēlētā vieta, jā. Jūrmala vēl ir arī? Jā, Jūrmala, jaunajā hallē, jā. Jaunās halles iesveitīšanai tieši derēt. Jā, tāpēc ne. Tā kā jānoprecizē, kura halle, jo Jūrmalā tur vairāk plānot spēlēt, jā, tā kā. Labākajā. Labākajā, tad varbūt, kad 16. gadā, kas zina. Andrijs jau izstāstīja par nākamā gada aktualitātēm par zvaigžņu spēli un par Handbola federācijas kausu, jā. Tas ir jaunums un nedaudz pieskārās arī jau Latvijas čempionātam, pieminot spraigās spēles, tad mēs varētu arī tagad nedaudz vairāk laika veltīt Latvijas čempionātam, kurš šogad mums ir spraigs, spēles ir interesantas, un ja mēs ieskatāmies Latvijas čempionāta tabulā, jā, tad Dobels Tenaks ir pārliecinoši līderi ar 9 uzvarām 9 spēlēs. Skaties vērtu attiecību. Un patiesībā tas plus 141, tas ir vienīgais, kas man nepatīk šajā čempionātā, jo tās 3 uzvaras pēc kārtas ir plus 25 un vairāk. Par to nav jāpriecājas. Diemžēl. Tas liecina par dažu pretinieku, Dobeles pretinieku līmeni. Jā, arī tam līdzīgi rezultāti gadās arī Polijas, Čehijas, Slovākijas, varbūt arī Spānijas līgā tāda rezultāti gadās, jā, ka tur sagrauj 20 gandrīz vārtiem. Bet, arī viņi par to, es domāju, nepriecājas. Un tas, ka Dobela šobrīd ir pārliecinoši pirmā, man liekas, tas ir, pirmkārt, viņi jau, jūlijā sāk gatavoties sezonā, diezgan nopietni, jā, un viņiem sastāvā salīdzinot ar celtnieku LSPA, ar Jūrmalu, varbūt mazāk, ar Ogri, vēl viņiem tās pārmaiņas, minimāls netikušas, jā, viņiem tikai ar pluszīmi kaut kāds klāt, un arī tas, kas pamainījās, tas, protams, saglabājot to komandas kodolu, tad ir vieglāk arī gatavoties. Es domāju, ka Ogre vēl taustās ar to jauno sastāvu. Pagājuši gadu galā, vai te kāds varēja sezonas sākumā paredzēt, Ogre spēlēs finālu? Es domāju, ka neviens un arī paši ogrēnieši, es domāju, ka neapvainosies, es teikšu, par finālu viņi nerunāja. Viņi mēģināja cīnīties par medaļām. Jā, bet par finālu tādas domas viņam radās, kad viņam spēja izsīt. Tad acīm redzot sajūta, ka var un ka nav nekas neiespējams un uzņēma atgrieziens. Ja? Un arī finālā diezgan ievērības cienīgi pretestība. Fināls cienīgs, arī Dobela uzvarēja trijās spēlēs, bet neviena no tām spēlēm Tenaksam nebija pasteigta, un tagad arī nebūs. Es domāju, ka sezonas gaitā tieši caur spēlēm gan Ogre, gan Jūrmals sports, kur ir sastāva ļoti laba, manuprāt, komanda. Es pat viņus patiesībā komplektācijas ziņā liktu 2. vietā aiz Dobeles. Uz papīra vērtējot sastāvu. Jā, kaut kur līdzīgi ar Ogri varētu viņus likt uz vienu pakāpienu. Celtniekam tur daudz pārmaiņu, tur ir jauns treneris. Kā redzam, pamazām kaut kas saka. Pamazām iespēlē. Jā, un sezonas gaitā tie spēki samēri, ja ne krasi, tad, es domāju, var pamainīties un pats galvenais, ka viņi izlīdzināsies uz to pavasari. Tā tam vajadzētu būt. Bet stumšais zirdziņš kā te reizi tas pats Latgals. Ja? Es tikko gribēju teikt, ka neierasti zemo, ja mēs skatāmies tabulā, tad ir Latgals. Kaut ko var sagaidīt. Ja? Mēs jau nezinām, ka tas Latgals sastāvā. Pastiprināsies kādu ja var tā izteikties, atvilks atpakaļ, ja? Un, protams, vieglas pretinieks nebūs nevisam. Ja? Unikāla komanda, protams, Vaņo bez šā fona. Lūdzu, var teikt, visi, kas ir, 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 kas
Lūdzu, pats par sevi, tur ir, var teikt, visi
Šogad viņam stadionās nav, laikam. No Krievijas, nē. Tad viņiem visi vietējie spēlētāji arī. Un Vaņod arī unikālā to, ka tur visi vietējās sporta skolas audzēs spēlē, un tikai. Ar to vien jau šīs komandas ir unikālas, ka viņas cīnās tam ar augstām vietām. Vaņod šobrīd ir 5. vietā. Pēc tiem rezultātiem var novērot, ka Vaņod mums šī gada čempionātā ir izteikti mājas komanda. Ja? Mājās var uzvarēt visus. Jā, gandrīz. Uzvar pret Latgolu. Pat gan Jūrmalai zaudējums, bet Jā, uzvar pret Latgolu, uzvar pret Celtnieku un Ogre, jā, bet izbraukumā tik labi nesokas kā mājās. Ja. Domāju, ka 7. vietā esošajā ASK arī noteikti sezonas otro pusi aizvadīs labāk, jo ir pievienojies Renāts Horatovičs. Jā, tas ir labi, jo Horatovičam ir jāspēlē kaut kur. Šādā vecumā ir jāspēlē virslīgā, un tas pirmkārt viņam nāks par labu. Tas ir ļoti labi, ka tur Drobots spēlē arī patiesībā vēl pietiekami jauns spēlētājs un labāk spēlēt komandā, kas ir 7. vietā, nekā sēdēt uz soli un komandā, kas ir 2. vietā vai 1. Viņam noteikti spēles laiks viņam ir pietiekami liels, un viņš ir arī viens no līderiem, kas vēlēties sevis visu komandu. Dobelē viņš šobrīd netiecies, objektīvi nekriet pagaidām. Varbūt nospēlēs labu sezonu ASK Lūnākam, kad tiks. Kas zina, to varbūt arī viņam jānovēl, lai viņš pakāptos solīt augstāk pēc šīs sezonas. Viņam ir diezgan veiksmīgi, jā. Diezgan rezultatīvi viņš spēlē. Celtnieks mums ir 2. pozīcijā ar 16 punktiem, 10 spēlēs, 8 uzvaras, 2 zaudējumi. Kā jau Anatoli minēja, komandā ir izmaiņas, jauns treneris. Un var redzēt, ka komanda brīžiem vēl taustās un jauns meklē. Treneris, kuram noteikti ir citādāks skatījums uz to komandas spēli nekā iepriekšējiem treneriem. Citādāk nemaz nevar būt. Tam visam nepieciešams laiks, tas pats arī uz Ogriepties. Arī uz Jūrmalu. Esmu domāts, ka pagājušā sezonas 2. pusē, tuvāk beigām jau sāka darboties ar komandu. Jā, un tagad arī pēc sastāvu Jūrmala ir potenciāli medaļu komanda. Principā te ir pirmās 4 komandas, jebkura ir medaļu komanda, un neaizmirsīsim par to pašu redzību par Latgolu. Jā, no Latgola tad mēs gaidām pavasara brīnumu. Ja. Andrij, es zinu, kad tu pārdzīvo par mūsu jaunajiem puišiem Lat 98, par mūsu jaunatnes izlases. Kā tev liekas, pirmais gads Latvijas čempionātā virslīgā vīriešiem, mūsu jaunajiem čaļiem? Kā tu varētu vērtēt, nosacīt šo pusi no šī gada sezonas? Ja? Jā, par šiem jauniešiem es pārdzīvoju dikti, protams. Jo tie, kam nosacīt rīt parīt ir jāiet mainīt mūsu izlases svečus, kuri tik ļoti nevilks. Rezultāti jau mēs apmēram tādu plānojām Latvijas čempionātā. Tas vārtu starpība būs tāda, kāda viņi ir. Bet katrā ziņā priecē tās epizodes un priecē tā dinamika, ka šī komanda progresē. Progresē komanda, progresē treneris. Progresē spēlētāji individuāli un vārdsargu progress ir manāms. Līdz ar to es tā cerīgi skatos, bet būtiskākais ir tas, ka mūsu šis lēmums par komandas iesaistīšanu Latvijas čempionātu virslīgā bija pamatots un redzam, ka tas ir attaisnojies. Un šīs visas pārbaudas spēles, kas tiek organizētas, tas ir tas, lai šī komanda veidojās kā Latvijas jaunatnes spēcīga izlase, kur varētu būt konkurence un spēcīgs pretinieks jau vidusmēru un augstāk spēlējošām jaunatnes izlasēm no citām valstīm. Es tā arī zinu, ko ieteikt. Man iet spēlēt. Nē. Tas līnijas. Nē, tu nevari. Tu zini, ka Saša Beļevskis 31 gadu vecumā ir nospēlējis 2 spēles junioru līgā Zviedrijā. To zini? Nezinu. Bija viņam tāds likums toreiz, ka drīkstēja 2 spēlētājiem papildināt. Viņš sacīdājās ar treneri Pro Lundā un viņi aizsūtīja zinām spēlēm pie junioriem. Viņš bija 31 gadu vecs juniors. Tā kā tev nav jāiet spēlēt, tev ir vairāk kā 31 gadus, bet ne par to. Par to, ka šie puikas vēl par jaunu, lai par tādām lietām domātu. Bet atceries, kādreiz juniori bija Latvijas čempioni virslīgā.
Bet tie bija puiši, kam bija 19, 20 gadi. Tādā vecumā. Nu, varbūt 21 kādam, jā? Tā ir tā paudze. Tu uz mani skaties, jā? Uz to paudzi. Nē, tā ir pašreizējā Latvijas izlases galvenā trenera paudze, plus mīnus. Apmēram ap to laiku, jā. Un šī komanda, toreiz junioris, to var atrast arī tajā vēstures grāmatā, tur ir savs stāsts un apstīties. Kas tiek spēlētājiem, cik viņiem toreiz bija gadu, viņi bija Latvijas virslīgas čempioni. Jā. Es atļaušos atgādināt, ka toreiz kopējais līmenis tomēr laikam bija bišķi augstāks nekā tagad. Bija spēcīgi augstāks. Kaut vai tāpēc, ka bija lielākā daļa meistarkomandas spēlētāju vēl ierindā. Tā tālāk, jā, un visi tur spēlēja Latvijas čempionātā. Tā kā tiem, kam ir 19, 20, to tu no savas pieredzes varētu atgādināt. Taču mūsu laikā nevis zāles. Bet šie stāsti, Anatoli, es vēl nejūtos tik vecs. Anatoli, es vēl nejūtos tik vecs, lai stāstītu, ka manā laikā zāle bija zaļāka. Bet par to, ka toreiz juniori bija daudz konkurēt spējīgāk, to tu gan drīkst stāstīt, ka tā būs patiesība. Un tas gan man, gatavāk sakot, uztrauc, ka par to vajadzētu vairāk domāt gan treneriem, gan pašiem čeļiem. 19, 20 gadu vecumā, ja tu nevari vinnēt pirmo līgu Latvijā, tad ir viela pārdomām. Tā ir viela pārdomām, ko jūs dariet, kā jūs trenēties un kāpēc jūs vispār to dariet. Jā, nu puišiem tur grūti pārmest, viņi tiek trenēti. Nu jā. Tā kā arī tas ir atsevišķs temats. Protams. Par to tagad Olimpiskā centrā domas kausa laikā semināri. Tas tev uz nākamo komandas sapulces tāds message, tev jāizstāst par to, ka tu savā laikā junioros laižot dot padomus tādā jaunajiem. Nu, ko, esam tā nedaudz izskrējuši cauri vīriešiem, jā, tad papildus motivācija, domāju, visiem ir Kauss jau pieminētais, kurš startē 4 labākās komandas pēc regulārās sezonas noslēguma, un varam redzēt, ka, tiešām... Reāli 6 komandas šobrīd. Jā. Varam sagaidīt arī šīs traigās cīņas līdz pat regulārās sezonas noslēgumam. Ja? Vēl mums vajadzētu ieskatīties pie sievietēm, kas notiek, jo arī tur ir tāds zinām pārsteigumi mūsu jaunatnes izlašu meiteņu izpildījumā. Tas jau tev priecē vairāk, bet patiesībā es neatceros, vai Latvijas rokasniecības vēsturē tā ir bijis, ka abās turnīra tabulās pirmajā vietā ir komandas no Dobeles. Man liekas, tā nav nekad vēl bijis, jo Dobelei vīriešu komanda vienmēr ir bijis vairāk vai mazāk laba. Tas, ja ne par medaļām cīnījās, tas spēlēja trīniekā, jā. Arī Latvijas PSV laikā vēl spodrība un tā tālāk, atcerēsimies par to laiku. Bet dāmām, vai komanda iet pirmajā vietā, vai Dobeles abas komandas būtu jāielītē turnīra tabulā, es neko tam līdzīgi neatceros. Vismaz no 80. gadu sākuma pilnīgi droši. Jā, pirms tam tas vienkārši nevarēja būt, jo dāmu rokas, man liekas, nebija. Salīdzinoši nesen tādā labā līmenī ir atgriezušās meitenes virslīgā. Uz kā rēķina, tas ir grūti pateikt. Vai pārējās komandas kļuva vairāk? Čempionēm zināms objektīvas problēmas ar sastāvu. Tieši tāpēc nevajag, skatoties turnīra tabulā, un redzot tikai 8 punktus 8 spēlēs, domāt, ka stopuma komanda sāk spēlēt daudz sliktāk. Vienkārši tas sastāvs šo sezonu nav tik konkurētspējīgs un tik garš soliņš nav kā bija pagājušā gadā, kad gan arī pagājušā sezonā tas nevienmēr ir īpaši garš, jā, viņi bija spēlējis, bija 9-10 spēlētājs, jā. Bet cēļus vēl skaitīs pavasarī. Jā, tā klasika, jebkurā sporta veidā cēļus skaitīs pavasarī, bet tas, kas Andrija noteikti arī tevi priecē, mūsu jaunās meitenes 10 spēlēs, 4 uzvaras, 6 zaudējumi, 8 punkti. Un uzvaras pret Latgoles komandu, iepriekšējās sezonas vicečempions, ja? Un kā tev liekas, izskatās, ka meitenes progresē, jo šī vecuma meitenēm nākamā gadā ir Eiropas čempionāta kvalifikācija. Martā no 19. līdz 21. Horvātijā, kur pretī būs Horvātijas un Baltkrievijas izlases. Andrij, kā tu domā? Marta eksāmens katrā ziņā būs tāds, ļoti nopietnas. Par to šaubu nav. Bet var redzēt, ka meitenes kā komanda treneri gatavojās šim eksāmenam un progress Latvijas čempionāta spēlēs, gatavošanās šīm spēlēm un arī attieksmi, kāda ir šai komandai pret šīm spēlēm. Katrā ziņā man priecē, kas dod pamatu domāt, ka šis eksāmens tiks sagaidīts labākajā iespējamā kondīcijā. Kā to nokārtos, to mēs redzēsim.
Un šī vēlme trenēties, vēlme spēlēt, un kā mēs redzam, arī punktu guvēji sezonas sākumā bija 1 vai 2, bet tagad jau parādās šajā te protokolā, ka tās jau ir gandrīz visas meitenes, kas met vārds iekšā, kas norāda, ka komandas spēle tiek veidot uz visām spēlētājiem. Tā kā novēlēsim veiksmi turpināt gatavoties, vēl spēlēt, arī pārbaudas mačos, kas visi vēl būs līdz martam, un gatavoties šiem te eksāmeniem. Nu jā, eksāmens nebūs viegls, jo mēs zinām, kas ir handbolā Horvātija, jebkurā vecumā juniori jaunieši, un Baltkrievijas handbols arī neprasa šobrīd nekādus īpašos komentārus, ja pavēro. Sieviešu līmenī varbūt tas nav tik augstā līmenī kā vīriešiem. Kā vīriešiem, bet jebkurā gadījumā stipra vidusmēra tāda komanda. Nu, es domāju, nacionālā izvēle. Un arī attiecīgi rezultāts. Jā, tā kā bija viens ļoti labs raksts internetā par Baltkrievijas handbola attīstību, kā pēdējos gados ir šīs tendences mainījušās. Šobrīd Baltkrievijas handbola virtuvē vairs neapmierina iekļūšana finālos, bet šobrīd jau iekļūšana desmitniekā jau arī ir gluži tuvu nelaimē, bet uzskata jau par neapmierinošu rezultātu. Nekas īpašs. Jā, nekas īpašs, tā jau kļūst kā ikdiena, jā, kad ir finālā un desmitnieks. Jā, mūsu meitenēm labs pārbaudījums būs. Esam ātrumā izskrējuši cauri mūsu šīs dienas tādam nelielam ieskatam. Aicinam visus uz Rīgas domas kausu, visu informāciju mūsu sociālajos tīklos, sekojot līdzi mājaslapā handball.lv, Twitterī @LVhandball, Facebookā LVhandball un arī draugiem.lv. Andrī, varbūt noslēguma runa? Noslēguma runa. Paldies par uzmanību. Tiekamies Olimpiskā centrā Rīgas treniņos, zālē, spēlēs, konferencēs, semināros. Neaizmirst, ka Ziemassvētki nav aiz kalniem. Varbūt tu gribi Ziemassvētkos kaut ko novēlēt. Lai vecīgi sāktu maisu uzvarām. Priecīgs Ziemassvētkus tuvojušies. Gaidām sniegu. Varbūt tagad vārds Anatolijam pēdējie ceļa vārdi. Un tad jau arī mēs būsim šo 4. karuseli izgriezuši. Anatoli, lūdzu, tev novēlējumi, ieteikumi, priekšlikumi, pilnīgi vārda brīvība. Es gribētu novēlēt visiem, kas šajā sporta veidā piedalās, to darīt ar sirdi un dvēseli. Vai tas būtu spēlētājs, vai tas būtu treneris. Un ja tas būs visu pamatā, tad arī, kā mēs teikt, pieaugs klāt arī viss pārējais. Jo viss pamatā ir tava attieksme, cik ļoti tu to gribi. Un ja šādu veselīgu attieksmi mēs uz to iesim, tas pirmkārtām uz jaunajiem spēlētājiem. Ja mums katram būs kāds mērķis, varbūt mazāks, varbūt lielāks, bet tādam obligāti jābūt, tad arī kaut kas mums noteikti sanāks. Paldies! Es no savas puses priecīgus Ziemassvētkus, kas vēl mums ir tikai priekšā, un pievienojos tam, ko teica Anatolijs, ka jābūt mērķiem un strādājam uz to, lai tos mērķus īstermiņā, ilgtermiņā sasniegt. Tiekamies Olimpiskajā sporta centrā handbolā. Handbols ir foršs. Nāciet atbalstiet vīriešu izlasi, juniorus, baudiet mini handbolu un uz tikšanos ēterā jau janvāra mēnesī. Atā!